Labi, braucam tālāk, Vikiņ. Un visbeidzot? Tālāk mums ir Kristaps Porziņš, ja? Jā, Kristaps Porziņš. Tālāk, Kristaps Porziņš, kā mēs varam redzēt, tad viņš ir apmeklējis frizieru, vai arī frizieris ir apmeklējis Kristapu Porziņu. Man ir prieks par to, ka Kristaps grib vizuāli skaisti izskatīties uz laukumu, lai Amerikas sievietes var jūsmot par viņu. Ka Porziņš pie friziera negāja. Jā, mēs redzam, tad viņš atrodas laikam savās mājās. Man ir jautājums, ja viņam ir... Klausies, ja viņam ir frizieris, tad viņam manikīrs arī un pedikīrs. Nu, pagaid, viss viņam Klausies, Valdi, man tev jautājums. Tu acīgs cilvēks, kurā stāvā viņš dzīvo? Kurā stāvā viņš dzīvo? Es domāju, otrajā. Nu, Latvijā, nē. Bet sevi, Valdi, ir jākopja. 200. viņš varētu. Sevi ir jākopja. Nu, pareizi, nu. Jā. Viktorija, tev patīk šī frizūra, ko Porziņam veidoja? Jo 18,000 patīk. Nav nevainas, ja godīgi. Nu, kur tev frizūra vislabāk patīk? Man patīk Gunta frizūra. Man ļoti patīk Gunta Oi, frizūra. ko smuki. Valdi, nesajauc. Cik smuki. Nesajauc. Nu, viss sajauc. Es gribu jums izstāstīt nelielu viltību, kā mēs sievietes atpazīstam basketbolistus. Nu? Piemēram, New York Knicks, vai tad mēs dāmas skatījāmies, kā tur tie basketboli spēlē, pirms tur Kristaps Porziņš nebija nonācis? Nē. Bet tagad mēs zinām, kurš, piemēram, Lopes ir tas, kuram čirkaini mati. Aflalo ir tas, kuram nav matu. Kalderons ir tas, kuram tā kā ir, tā kā nav. Tā kā mums ir savs sistēma. Un Fišeram mati ir šeit. Jā. Šeit. Fišeram mati ir šeit. Bārdēnī patīk? Un vienīgais, kurš grib būt atšķirīgs Karmelo, jo liek to bantu ap galvu. Jā. Viktorija, tev paldies par ieskatu sociālajās virinātavās. Gaidīsim atkal nākamos jaunumus. Jā, es labprāt padalīšos. Tikai tu nevirini neko, lūdzu. Mutu vaļā.